4 dzīves noteikumi, pēc kuriem dzīvojot, tev dzīve paliks vienkāršāk un tu atbrīvosies no savā ego drāmām un pārdzīvojumiem. Pirmais noteikums – nekādu privātu domu, neko neslēpt līdz absolūtam. Otrais noteikums – no people pleasing, neizdabāt otram cilvēkam, lai būtu labs, mīlēts, vai viņam patiktu, vai iegūtu sev kaut kādu labumu. Rīkoties saskaņā ar savu sirdsbalsi un savām sajūtām, un tādas kādas mūsu sajūtas, to mums atklāti, bez noslēpumiem atklāt, ar nodomu no šīm domām atbrīvoties, lai mēs atbrīvotos no šīm sajūtām. Trešais noteikums – nerunāt otram pāri, necensties otru pārtraukt, iebilst, labot. Un ceturtais noteikums ir, ik viens var teikt, ko vēlās, bet neviens to neņem personiski. Respektīvi, katrs, kas kaut ko saka, vai jūs kādam sakat, jūs varat teikt, ko vēlaties, un neviens to neņem personiski. Vai ja kāds cits jums kaut ko saka, jūs to neņemiet personiski. Ja mēs šo varam piekopt savā ikdienā, savā mikroklimatā starp draugiem, ģimenē vai līdzdomātājiem, vai ikdienā dienā, es jums apsolu. Tas noteikti nebūs viegli, bet tas ir ļoti vienkārši, jo tas nāk no vienotības, ka mēs visi esam vienoti. Līdz ar to, ja mēs visi esam vienoti, tad mums nav ko slēpt. Mums nav par ko justies vainīgam. Mēs nevaram otram nodarīt pāri kā tikai paši sev, tāpēc, ka mēs esam vienoti. Bet es apsolu, ka jūs to praktizēsiet dienu dienā pietiekami ilgi, jūs dzīve paliks iekšēji aizvien labākā, patīkamākā un mierpilnākā pieredzē.